Vai dvēsele var izvēlēties to, kas notiks pēc cilvēka nāves? Un nevar, diemžēl, sākuma posmā, tāpēc, ka tad, kad cilvēks nomirst, momentāni sāk darboties iemeslu un seku likuma sekas. Tātad viss tas, ko dvēsele darījusi iemiesojumā, ierakstās viņas datubāzēs, sauktās par megastoniem. Un tur visu laiku tiek skaitļots, ko tad dvēsele saņems pēc tam, kad beigsies iemiesojums kārtējais. Un pirmais, ko neizbēgami ir jāsaņem dvēselē, ir alga par sliktajiem darbiem, kas ir pieļauti sadarbībā ar cilvēku, kurā viņi ir bijusi iemiesojusies. Tātad pirmkārt nemaināmi tas ir ceļš uz elli. Uz vissmagākajiem, var teikt tā, elles iecirkņiem, jo vispirms alga ir jāsaņem par vislielākajiem saviem nedarbiem dzīvē, pēc tam tāda mazāk barga alga un mazāk barga, un tikai tad, kad par visiem sliktajiem darbiem alga ir saņemta, tad dvēsele nokļūst citā visuma daļā, ko jau sauc par paradīzi, un tur atkal pakāpeniski saņem algu par labajiem darbiem. Vispirms par tādiem labiem darbiem, bet viņa nenokļūst paradīzes augstākajos līmeņos. To var salīdzināt it kā ar debesskrāpi. Pieņemsim 100 stāvi virs zemes un 100 pazemē. Tad vispirms ellē tanī viszemākajā stāvā, un tad izpērkot nokļūst līdz virszemē, un tad virszemē pa tiem stāviem ceļās vispirms, teiksim, 1., 2. stāvā, kur saņem jau labu dievišķu algu par labajiem darbiem. Un tad cik labi darbi uz tādu stāvu arī tiek tā dvēsele izbaudīt tos apstākļus, kādi ir augstākajos paradīzes līmeņos. Bet tie, protams, nav visaugstākie līmeņi, ja tā dvēsele nav sevišķi augsta līmeņa dvēsele. Un jau paradīzē tur jau gan tiek dota iespēja rīkoties dvēselē saskaņā ar savām vēlmēm. Tur jau ir brīvas izvēles tiesības. Viņai ir jāatskaitās par iepriekšējo iemiesojumu, jānodod uzkrātās zināšanas citām dvēselēm, kas gatavojās iemiesoties, varbūt tikai pirmoreiz cilvēkā vai kā. Tur viņi saņem jaunus uzdevumus, jaunam iemiesojumam, bet viņai tiesības arī atteikties iemiesoties, bet viņa nav tiesīga neiemiesoties vispār. Viņa var atlikt iemiesojumu uz kādu laiku, bet ja viņai ir jāiemiesojas kādā dzīvā būtnē, tad var būt tā, ka, pieņemsim manai un tavai dvēselē, vienā brīdī liek iemiesoties cilvēkā, teiksim, vienā laikā. Bet mana dvēsele ir gatava iemiesojās, ja tava paziņo, nē, es negribu cilvēkā iemiesoties. Mana cilvēkā būs nodzīvojusi, teiksim, 100 gadus un atgriežās, a tava tur vēl dzīvojās un nav tikusi uz augstākiem attīstības līmeņiem, jo viņa nav izgājusi programmu, attīstības procesu cilvēkā. Un tad var būt tā, ka tu tanī līmenī, tā dvēsele tanī līmenī arī paliek, un kamēr beigās tu nesapratīsi, ka tālāk tu netiec, kamēr tu neizies iemiesojumu. Tikmēr mana dvēsele varbūt jau 10 reizes iemiesojusies, uzkrājusi ir milzīgu ziņu apjomu un garīgi ļoti attīstīsies, kamēr tava nav vēl pirmo inkarnāciju izgājusi, teiksim, tāda zemāka līmeņa. Un tāpēc tomēr atteikties no uzdevumiem nav izdevīgi, lai cik viņi reizēm liekas nepatīkami, apzinīgākās dvēseles viņas dodās šos uzdevumus veikt un iemiesojās tur, kur viņām ir paredzēts iemiesoties, jo to nosaka dievišķajā hierarhijā augstākas būtnes par konkrētu dvēseli. Tāpēc visizdevīgāk ir tomēr vadīties no dievišķās hierarhijas likumiem, no dievišķās hierarhijas radītās kārtības noteikumiem visumā.